notiek ar katru gadu arvien vairāk mēs apzināmies, beidzot sākam atcerēties, kas mēs esam, kāpēc mēs šeit esam. Paskaties, cik daudz lāpu, un katram ne tikai piespraus, bet arī šodien sirdī tas sarkanais karodziņš mani kāds. Tas ir pats labākais. Noorganizēt nozīmē noorganizēt. Ielūgumi netika izsūtīti, un neviens ar varu netika spiests nākt. Te aicina sirds, te aicina dvēseli. Un neapšaubām, ka liela palīdzība organizēšanās sniedz arī mūsu bruņotie spēki, nodrošinot gan kārtīgu ārnieku kolonu, gan arī paši paskatieties ar bērniem, ar ģimenēm šodien te. Sajāt, ko jums pašam nozīmē 11. novembris? Tas ir tāds mirklis, kad bišķiņi apstāties padomāt, teiksim, par tiem laikiem, kas bija par tiem atgadījumiem, kas notika pirms 90 pāri gadiem, ja? Padomāt, teiksim, par to, par ko mūsu ceļš cīnījās. Un to var redzēt jau kaut ikdienā televīzijā un viss, ka cilvēkiem ir vajadzīgi šādi pasākumi, kas vieno kopā. Un šis, es domāju, ka ir, teiksim, tā vislabākā patriotiskā audzināšana, kāda var būt. Ļoti svinīgas sajūtas, ka tik daudz skolēnu, karavīru un liepājnieku dodas lāpu gājienā, Latvijas dienā. Ar katru gadu mums ir vairāk cilvēki, kuri nāk šādā gājienā. Tas priecē un tas faktiski arī šajā nedēļā, kad mēs runājam par patriotismu, par Latvijas valsti, par Latvijas valsts rašanos un aizstāvēšanu, tas ir ļoti būtiski. Man tā ir vienkārši ļoti gaiša diena, kad Latvija beidzot tā kā sajūtās tādu kopību, sajūt to savu kopību un tā, un, protams, ar lielu prieku var tagad iet un atzīmēt to visu. Vai pirmo gadu piedalāties šajā pasākumā vai katru gadu? Nē, tā kārtīgi sanāk tikai pirmo gadu, jo vienmēr ir bijušas visādas lietas, jo, darba dienā un pirmo reizi svētdienā, tāpēc tāds prieks. Priekš manis tas ir piemiņas dienā visiem, kas gāja bojā karā laikā. Nē, šis ir pirmais gads. Jo es nezināju, ka tas bija tas. Pirmo reizi es to dzirdu, un tad es uzreiz man uzaicināju. Jā, viss to labāko. Kāda sajūta šodien pašam? Lieliski. Šeit stāvēt un redzēt, cik daudz ir atbalstītāji 11. novembrī. Lieliski. Tiešām ļoti labs sajūta. Kas pamatināja atnākt šodien un piedalīties ar karogu? Skola piedāvāja. Bija jāpiekrīt. Bet pašam var prieks? Protams. Dienas rutīnā, protams. Mēs esam atļaujušies ar darbiem un bieži, kā saka, pašu galveno izlaižam no prāta. Galvenais ir? Galvenais ir atcerēties savas gaitas, pieminēt savus cīņamiekus. Ko jūs šajā svētdienā novēlētu liepājniekiem, sevišķi jaunai paudzei? Jaunai paudzei, kā Jukums vācietis teica, turēties kā vīriem. Esmu